Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļie draugi, sveicināti kārtējā, nu jau 5. otrdiena pirms svētā Antonija svētkiem. Tagad ir liela nedēļa, daudz pārdomājam par Kristus ciešanām, gatavojamies svinēt viņa augšamcelšanas svētkus. Un arī šodien svētais Antonijs grib mums atklāt kādu mūsdienu svēto, kādu mūsdienu ticības varoni, kas nebaidījās no nāves un piedzīvoja patieso gara augšām celšanos. Tagad pagodināsim svēto Antoniju ar 13 lūkšanām, kas ir sagatavotas viņam veltītais sanktuārija Padujā, un tāda franciskaņu tēvi svētā Antonija godam vēlas mūs iepazīstināt ar kādu ticības, cerības liecinieku šā jubilejas gada, Lučānu Botānu. Tagad sāksim mūsu lūkšanas Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. 13 lūkšanas svētā Antonija godam, lūdzot viņa aizbildniecību. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību stipru un pazemīgu ticību, un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svēto Antoniju esi padarījis par mieru un brālīgas mīlestības celtnieku, uzlūko vārdarbības un kara upurus un dod, lai šai nemierīgai un spriedzes pilnē pasaulē mēs būtu drosmīgi nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, kas svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, vecajiem un nelaimīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlijas sludinātājus cilvēku ceļiem, sargā savā tēvišķajā žēlastība ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņus soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svētajam Antonijam esi dāvājis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svētā, un liec viņam dzīvot vienotības noslēpuma, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēselē. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs Jēzu, kas svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgas dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un svētlaimes mācību, un darītu mūs par garīgās dzīves veicinātajiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvāja nesalīdzināmo žēlastību turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētajā dievbijībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētajam Antonijam esi dāvājis gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu, dāvā, lai mēs,
ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielai tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijā esi dāvājis baznīcu un pasauli izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, saistu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai, mīlestībā un cieņa pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas esi pļaujies kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesterus, piepildi viņus ar savu mīlestību, dedzību un augsirdību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesteri un patiesības un miera sludinātāju, ar svētā Antonija aizbildniecību atbalsti un mierini viņu, viņa misijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, trīsvienība, kas svētajam Antonijam dāvāja žēlastību, iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr un droši tuvojamies viņas mātišķajai sirdi, lai labāk kalpotu un mīlētu un godinātu tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, palīdzi mirstošajiem, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēselēm. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Lūk, mīļie draugi, cerības liecinieks, kuru šonedēļ iepazīstam. Luciano Botāns, dzimis Treviso, Ziemeļitālijā, 65. gadā un mīris 35 gadu vecumā, 2000. Luciano bija dzimis 1. novembrī, dienā, kad baznīca svin visu svēto dienu, un viņš nav miris savā dzimtenē. Viņš bija devies misijā Āfrikā, kalpojot visnabadzīgākiem un liecinot viņam par Dieva mīlestību. Un gājis bojā autovārijā 2000. gadā 20. oktobrī. Zīmīgi, ka viņa misija notika iepriekšējā lielajā jubilejas gadā, kad visa pasaule svinēja Kristus piedzimšanas 2000 gadu jubileju. Pāvests Francisks savā apustuliskajā pamudinājumā par svētumu Gaudete et exultate runā par svētiem vai svētājiem kaimiņiem, proti par tiem svētajiem, kas dzīvo mums līdzās un par kuriem mēs saprotam, ka viņi ir svētie tikai pēc viņu aiziešanas no mums. Luciano bija tāds svētais kaimiņš. Pēc bezrūpīgas jaunības viņa tikšanās ar Kristu, viņa atgriešanās, viņa ticība noved viņu pie iekšējām pārmaiņām un lūdzoties, viņš atklāja savu aicinājumu kļūt par laicīgo misionāru. Proti nekļūstot par priesteri, viņš nebija sajūtis tādu aicinājumu, bet kā vienkārši lais, viņš sajūta aicinājumu doties pie visnabadzīgākiem. Luciano patika kāpt kalnos, viņam bija daudz vaļas prieku, taču kāds sevišķs vaļas prieks viņu atšķira no citiem. Viņš piederēja kādam pulceņam, grupone,
to varētu tulkot bāriņš, kas bija jaunieši, kas sevišķi uzņēmas atbildību rūpes par misijām pasaulē, par misijām Latīņa Amerikā, par misijām Āfrikā. Viņam bija kāda īpašība, ko atcerējas daudzi viņa draugi. Viņš varēja stāstīt, runāt par visu, bet kad redzēja, kāda sarunas biedrs ir noskumis, viņu vienkārši klusām spēja apskaut ar klusu un mierinošu smaidu. Taču daudzi pēc viņa aiziešanas atcerējas viņa sevišķo ticību, cik ļoti viņš bija iemīlējies visvētākā sakramenta adorācijā, cik bieži viņš bija viens pats atgriezies kapelā. Daudzi viņa misiju biedri atcerēs, ka pēc smagas kalpošanas dienas viņš vienmēr atrada laiku, ko pavadīt vakarā stundās pirms gulētiešanās kapelā pie Euharistiskā Jēzus. Tā viņš bija Jēzus mīlestības, viņa evaņģēlija sagūstīts. Un Lučāno piemiņa joprojām ir dzīva viņa dzimtajā kopienā, viņa dzimtajā draudzē. Un kaut gan viņa dzīve aprāvās ļoti agri, traģiskajā ceļa negadījumā, vienalga viņa atstāta dzīves liecība aizvien turpina iedrošināt daudzus. Un piemiņa par viņu bija tik paliekoša, ka 2000. gadā draudze nolēma atcerēties Lučāno. Un tais Covida ciecēdas laikos tieši uz viņa uzrakstītiem vārdiem bija sacerētā dziesma, ko arī tā nosauca par Lučāno dziesmu. Un Covida smagajos laikos, un zinām, kā Itālija bija, jo sevišķi cietusi no Covida, tieši no Ziemeļa Itālijas bija sākusies pandēmija, un ļoti, ļoti daudzi sirmgalvi, cilvēki ar vāju veselību, un arī daudz jaunieši bija miruši no Covida. Un tieši Lučāno dziesma bija tā, kas stiprināja daudzus cilvēkus, un kad mēs redzējām, ka cilvēki dziedē no māju balkoniem, tā izjūtot kopību ar citiem, tad daudzi Treviso pusē dziedē tieši Lučāno dziesmu. Kādi vārdi no šīs dziesmas: Kungs, lai es spēju savu dzīvi veltīt citiem, kā tu esi darījis man, lai man nekad nav jāsaka nē, bet vienmēr jā, ar smaidu uz lūpām, lai mani jā vārdi vienmēr ir par godu tev, lai es vienmēr slāpstu pēc tevis, kungs. Šī dziesma kļuva ļoti pazīstama Ziemeļa Itālijam. Un Padujas franciskāņi, kas sūtīja viņu kādreiz misijā, nolēma pastāstīt par Lučāno citiem. Ir uzrakstīta grāmata Santità con il sorriso sulle labbra, svētums ar smaidu uz lūpām. Ir uzrakstīta arī grāmata ar nosaukumu, kas ir citāts, kā viņš stādīja sevi priekšā: sono un laiku misionāries, esmu laicīgs misionārs. Proti tieši Lučāno šai nedēļa, lai mums ir šīs cerības liecinieks. Viņa piemērs turpina aizvien iedvesmot cilvēkus, jauniešus, apliecinot, ka arī lai var būt spēcīgi ticības un kalpošanas liecinieki pasaulē. Tagad uzlūkojot Lučāno dzīvi, uzklausīsim Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija. Jēzus saka: ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ies debesu valstība, bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs: kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojam, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām? Un tad es tiem apliecināšu: es jūs nekād neesmu pazinis, nos no manis jūs, ļauna darītāji. Draugi, Lučāno ir, kā viņš pats sevi dēvējis, misionārs lais no Treviso diecēzes.
viņš zaudēja savu dzīvību 35 gadu vecumā. Savā pirmajā misijā Čadā patiesība tā bija pati pirmā diena, kad viņš aizsāka patstāvīgu kalpojumu kā misionārs tajā Āfrikas pusē. Savā īsajā dzīves laikā viņš kopā ar saviem draugiem no viņa paša organizētā pulciņa paveica daudz darbu nabadzīgo labā. Viņš mīlēja Jēzu, un katru dienu pēc darba viņš pavadīja stundu adorācijā savas pilsētas nemitīgas adorācijas baznīcā. Iepazinuši šo ticības un cerības liecinieku, pajautāsim sev, vai es apzinos, ka savu dzīvi būvēju uz klints, kas ir Kristus? Vai es ļauju kungam celt savu namu manī? Vai es ieklausos Jēzus aicinājumos kalpot savam tuvākajam, kalpot šis pasaules vismazākajiem? Lūksimies. Kungs, tu būvē manī savu mājokli. Es jūtu, ka tu būvē akmeni uz akmens, it kā veidotu savu templi. Man tikai jāļauj tev to darīt, strādājot kopā ar tevi. Kungs uzcel savu namu pēc savas gribas, stiprini to pēc savas varenības, dari to viesmīlīgu pēc vajadzības, dari to atvērtu visiem, īpaši visnabadzīgākajiem. Lūkšana svētajam Antonijam. Mīļo svētais Antonij, māci mums veidot savu dzīvi uz Kristus mīlestības klints, lai mēs vienmēr mīlētu katru cilvēku, ļaujot viņa mīlestībai mīlēt caur mums. Dāvā mums šai jubilejas gadā žēlastību, būt cerības zīmēm jauniešiem un nabadzīgajiem, kā mūs mācīja tavs kalps Lučāno. Āmen. Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mīļie draugi, paldies jums par šo kopīgo lūkšanu. Lūdzu, neaizmirstiet uzliekt laiku šim video, ja tas jums patika, padalīties ar to ar jūsu draugiem, kā arī paliekam šai vienotība kopā ar Svēto Antoniju. Tiekamies nākamā otrdien. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!